Čau visiem, esmu Endijs no termo.lv un šodien uztaisīsim nelielu eksperimentu. Man ir Arane 4 Latvijā ražots CO2 sensors. Tas, ko es darīšu, ir vairākas naktis gulēšu ar ieslēgtu vai izslēgtu rekuperāciju. Attiecīgi, pirmajā naktī gulēšu ar normāli ieslēgtu rekuperāciju, otrajā naktī gulēšu ar izslēgtu rekuperācijas, jeb ventilācijas sistēmu, un trešajā naktī gulēšu ar izslēgtu ventilācijas sistēmu, bet atvērtu logu. Un tad skatīsimies, kādi ir tie rezultāti, ko mēs varam redzēt, kas notiek ar CO2 līmeni telpās, vai tas ir veselīgs, neveselīgs, kas notiek ar temperatūru telpās, teiksim, pie ieslēgtas rekuperācijas vai izslēgtas rekuperācijas. Tā kā skatāmies tālāk video. Tātad šeit mēs redzam skatu no aplikācijas un izvēlamies 3 dienas, kā minēju sākumā, no svētdienas līdz otrdienai. Un pirmajā dienā atgādināšu, ka es tātad gulēju ar ieslēgtu rekuperāciju. Šī iekārta, kas mēra CO2 līmeni, atradās pie gultas uz naktskapīšu. Tas, ko redzam visu nakti, tātad 860–900 zonā turās šis CO2 rādītājs. Un tātad 1000 ir tā robeža, kad jau tas sāk kļūt mazliet neveselīgi. No rīta istabā ienāca bērni 10. Tas bija svētdienas rīts, un tur ir redzam, ka bišķi jau pārkāpa pāri 1000. Tad bija visi izgāja no guļamistabas ārā, pa dienu tie rādītāji bija ļoti zemi, ventilācija darbojās, viss notiek. Un tad pienāca otrā diena. Otrajā dienā es gulēju ar izslēgtu ventilāciju un logiem cietā. Tad viss bija ciet un izslēgts, kas ir svarīgi. Māja ir gana jauna un hermētiski noslēgta blīva, kā saka, neelpojoša, jeb gaisam nav kur tikt iekšā. Tas, ko mēs šeit redzam, principā 40 minūšu laikā ar izslēgtu ventilāciju jaunā mājā mēs sasniedzām jau to robežu, kur jau skaitās jau ne tik veselīgi, teiksim, tā oranžā zona, un tā pulkstens vienos, kas ir principā 2 stundu laikā, mēs esam sarkanajā zonā jau, kas ir 1400 uz miljonus gaisa vienībām, un redzam, ka tad maksimālo, principā no rīta sasniedzām maksimālo pie 2700. Tātad tas ir, tā ir ļoti neveselīga vide, protams, ir daudz tie pētījumi par to, ko tas CO2 dara vai nedara labi, skaidrs, ka tas nav labi cilvēkam, bet tas galvenais, ko es gribu pateikt, ka reāli no rīta jūties reāli sliktāk. Tu esi gulējis tajā piesmakušajā gaisā, no rīta mazliet sāpēja galva, tu jūties tāds mazliet vairāk neizgulējies. Un tad bija 3. diena, un 3. dienā es atvēru logu un gulēju pie atvērta loga visu nakti. Un tad īstenībā ar gaisa kvalitāti viss arī bija ļoti ok, bet tas galvenais mīnus, kas bija, dabūja pamatīgi iekšās no sievas, tāpēc... Tur nākamreiz iet citur taisīt savus eksperimentus. Ka viņai nepatīk gulēt pie atvērta loga, jo viņai ir augsti. Zinu, ka cilvēki ir dažādi, dažiem varbūt patīk augstums un viss ir ok. Un otra lieta, dzirdēja trokšņus no ārpuses. Tā kā, bija vienkārši svaigs gaiss bija, bet bija lielāks augstums telpās. Protams, kas tādā energoefektivitātes viedokļa, tas nozīmē, ka vienkārši to visu zudušo siltumu nāks piekurināt. Un šeit es gribu parādīt, ka tātad pēdējā dienā tā temperatūra nokrita līdz 21,8 grādiem, pie atvērtā loga bija 23, tas principā 1,5 līdz 2 grādi, kad logi bija ciet, ventilācija nedarbojas, protams, arī nekritās temperatūra telpās, un tieši tas pats bija arī pirmajā naktī, kad darbojās ventilācija, attiecīgi temperatūra telpās nenokrita, tātad nenācās telpas piekurināt.